Lēmām demogrāfijas lietu apakškomisijā veidot darba grupu un nosaukums viņai tāds sākotnējais vismaz par valsts atbalsta programmu krīzes grūtniecības gadījumos aizsargājot nedzimušu bērnu tiesības uz dzīvību. Mērķis ir noformulēts tāds – nodrošināt iespēju sievietēm izdarīt pārdomātu izvēli krīzes grūtniecības gadījumā un aizsargāt nedzimušu bērnu dzīvību. Vai par šo mērķi ir kādam kas sakāms? Nebūtu korekti lietot bērns. Embrijs no bērna tik būtiski atšķirās, ka vienādi apzīmēt tik atšķirīgus subjektus nebūtu tiesiski pareizi, un tas būtu arī tiesiski kļūdaini. Bioētikas speciālists, piemēram, Sīle, ir rakstījusi par to, ka vispār tāds iedalījums strikts, principā nav iespējams, bet mēs varam lietot embrijus un augļus. Un vēl kādi drūmi statistikas dati, ko arī 500 māmiņas savu aptaujā ir minējuši, tātad 55% no viņām minēja ilgstošu vainas sajūtu morālu apsvērumu dēļ pēc abortu veikšanas, un 35% novērīja depresīvu noskaņojumu, ilgstošas psihoemocionālas grūtības, kas liecina par to, ka tā izvēle, ir, protams, skaidrs, ka viņi ir gan sarežģīti, bet brīžiem ir tā, ka šai izvēlei varbūt pietrūkst tāda kvalificēta speciālistu klātbūtni, jo arī ginekologi paši ir atzinuši, ka viņiem nav laika šim jautājumam pievērst pietiekošu uzmanību un laiku. Un Vācijas krimināla likuma 219. pantā ir skaidri teikts, ka nesodāma grūtniecības pārtraukšana ir iespējama tikai tad, ja grūtniece iepriekš ir izgājusi grūtniecības konflikta konsultāciju. Un tā tālāk, ja? Un tad tur ir 5 punkti, kas man liekas, mums vienkārši būtu viņi jāpārunā, un tas ir iziets milzīgs process, un darba rezultātā viņi palikuši pie tā. Un es īsti tikai pateikšu, jāievērā kādi punkti. Pirmais punkts ir informēt grūtnieci par bērna mākslīgā aborta emocionālajiem, veseliskajiem un attiecību ar laulātiem vai bērnu tēva aspektiem. Otrais. Informēt par valsts, kā arī nevalstisko organizāciju piedāvātu atbalstu grūtniecēm un mātēm, tā skaitā piedzimšanas un bērna pabalstu, uzturmaksājumus, pieejamais psiholoģiskais un cita veidā atbalsts. Trešais. Informēt grūtnieci par mākslīgā aborta medicīnisko pusi un veselības riskiem. Informēt par grūtniecības pārtraukšanas izmaksām, un piektais. Informēt par tiesisko situāciju. Un tas viss ir ļoti korekti noformulēts. Māmiņas topošās šodien ir lielā bezizejā, gan no materiālā viedokļa, viņam nav informācijas, viņas netiek pie laikrakstiem, pat pie televīzijas, jo vienkārši nav naudas samaksāt, laukos vispār ir katastrofa, un viņam tā informācija nav. Un tādēļ būtu valstī jāspēr ārkārtēji soļi, ārkārtēji. Valsts pienākums ir rūpēties par dzīvību, es ceru, ka tas ir nenoliedzami, un sargāt to. Valsts pienākums ir nodrošināt visu veidu atbalstu, jaunas dzīvības nākšanai pasaulē un arī nodrošināt cienīgu dzīvi.